Čau! Mums pagribt jūs mājās. Šovakar sola vētru. Billiju. Jā, tā viņu sauc. Un tāpēc ir jāizdomā lietas, ko var darīt mājās bez elektrības. Pirmā lieta, ko jūs varat darīt, ja nav elektrība, lasīt grāmatu. Sveču gaismā. Bišķi grūti, bet, vismaz ir ko darīt kādu 10 minūtes. Vajag piemērs. Kad tēvs Parma savienojas ar māsu Solšūnu, Tūkstošiem elektrisko lampu aizstāja ar bruņurupuču mazuļiem. Ja nu jūs nemākat lasīt, tad jūs varētu taisīt sērkociņu māju. Tas izskatās šādi. Ja jums ir pilnīgi šķības rokas un šķība pirksti, un jums nekādīgi nesniegt to sarkotņus salīmēt, tad varat to pat nodzināt, bet tad jūs varat spēlēt kārtas, dažādas kāršu spēles, duraka, ēzeļi, pokers. Rek piemērs? Vēl jūs varat tīrīt māju. Ja jums ir liela ģimene, jūs mierīgi varat spēlēt arī galda spēles, kā piemēram cirku, monopolu vai riču raču. Vai domino, rekur piemērs. Vēl jūs varat izveidot kādu sarežģītu sistēmu. Skatieties, jūs sapratīsiet. Tātad jums nav elektrība un baterija, telefonam ir jātaupa tikai ārkārtas zvaniem. Ja jums uzkrīt koks virsū, jūs varat pieznīt. Tāpēc, pirms jums nav uzkrīts koks virsū, jūs varat pēdējos mirkļus izbaudīt un paspēlēt bumbu vai pamētāt disku. Ārā vai iekšā? Ieteicams ir ārā, bet var arī iekšā. Rek piemērs. Vēl jūs varat stāstīt spoku stāstus. Mājās bija atslēgts augstais ūdens. Bet Jānis gribēja iet mazgāties. Viņš uzvilka kažoku Ieslēdz ūdeni. un gāja mazgāties. Bet tad viņš vannā pamanīja. Siltus trūklus savus kājas. Tā kā nav elektrība un jums leduskapī noteikti ir ēdiens, tas viss ir jāpēd, jo savādāk tas sabojāsies. Tā kā ātri uz virtuvi, tā kā šeit. Vēl jūs varat uztaisīt savu mājas trenažieri. Šī ir nedaudz bīstama lieta, bet ja jums ir šautriņas vai kaut vai virtuves naži, jūs varat mest mērķī un tad skaitīt punktus un tad zaudētājiem kaut kas jādara. Tā kā šeit. Tās ir lietas, ko mēs šovakar darīsim, ja uznāks Billiju un nebūs elektrība. Cerams, ka arī jūsu vakars palika interesantāks un noderēs kādu no mūsu idejām. Ja jums patīk šis idejās, spiediet lejā like vai patīk un rakstiet komentāros, ko jūs gribat, lai mēs darām tālāk, izaicinājumu vai tēmas, par ko runāt. Čau! Čau!